Hei, čau! Esmu nolēmis aizsākt tādu video mācību, tādu sesiju vai ciklu. Būtībā vienkārši atsākt filmēt video instrukcijas. Kādu laiku neesmu to darījis, video mācības filmējis, un tā ideja radās ļoti vienkārši. Kāpēc to vajag? Tāpēc, ka man parādījās viens cilvēks, kas uzdeva jautājumu. Es domāju, es viņam varētu izstāstīt, es viņam varētu aizsūtīt video. Bet, ja tas ir nepieciešams vienam, tad varbūt tas noder vēl kādam. Šajā reizē par instrukcijas video, par instrukciju veidošanu parādīšu ļoti vienkāršu, ļoti ērtu, bezmaksas veidu, kādā veidā var izveidot ļoti labas instrukcijas. Ja tu esi privāts speciālists un ja tev jādalās ar savām instrukcijām ar kādu, ja tu strādā kādā lielā uzņēmumā, varbūt arī, un tev jāveido instrukcijas saviem kolēģiem, tu strādā mācību nodaļā, varbūt tu esi mazais uzņēmējs un tavam mazajam uzņēmumam nepieciešams dalīties ar instrukcijām, tad ar šo rīku varēs izveidot visdažādākās, sākot no sistēmas instrukcijām, ļoti kvalitatīvām, kas galvenais interaktīvām, kas cilvēkiem patīk, viņam nav jālasa blāķis, viņi var apskatīties to, kas viņiem patiešām ir svarīgi. Dažādu procesu diagrammas, programmu instrukcijas, sistēmu, arī iekārtu instrukcijas, jūs vienkārši jāsafotografē pietiekuši daudz iekārtu, fotogrāfijas jāsaliek iekšā, jāsaliek kopā, un to var izdarīt. Ja tās būs mega komplicētas, milzīgas, tad varbūt, ka šis nebūs labākais rīks, bet nelielu instrukciju gadījumā pavisam noteikti var izmantot, un personīgi esmu veidojis arī gana komplicētas un sarežģītas varbūt arī instrukcijas. Kas ir svarīgi? Es iepriekš teicu, ka šī ideja radās pēc pieprasījuma, man pajautāja, un es domāju, jāpalīdz, jāparāda, jāpadalās ar to, ko es zinu, ko es varu iedot. Un ja gadījumā tev ir kāda nepieciešama, par kādu nepieciešama instrukcija, pamācība, nepieciešama zināšanas par to, kā izmantot kādu no digitāliem rīkiem, lai tās būtu prezentācija veidošana, varbūt, ka tā ir automatizācijas kaut kādas nianses, kaut kāda viena funkcija, ko tu nemāki izdarīt. Varbūt tās ir tiešsaistes pasākuma veidošana, ierakstīšana, ieplānošana, Zoom lietošana. Būtībā ļoti daudz tiešsaistes risinājumu un rīki. Ja tev kaut kas no tā ir vajadzīgs, kāda specifiska lieta, droši raksti komentāros apakšā. Un, kas zina, ļoti iespējams, ka ja es to varēšu iedot, parādīt, kā to var izdarīt, tad iespējams tieši video priekš tevis jau būs kā nākošais, ko es šeit izveidošu. Jo tas saturs, kas šeit veidosies, būs nevis no tā, kas man ir vajadzīgs vai ko es izdomāju, bet ja ir vismaz viens cilvēks, kam tas ir nepieciešams, tad es katru reizi veidoju konkrētam cilvēkam. Un arī šajā gadījumā šī instrukcija tiks veidota kopā ar jums konkrētam gadījumam. Un lūk, viss no runām pie darbiem. Ķeramies klāt. Tas, ko mēs izmantosim divus rīkus. Viens no tiem ir tautā viņu pazīst, un agrāk viņš arī tā saucās, Dravio. Atrast viņu var pēc adreses app.diagrams.net. Ja, droši vien, kā aprakstā arī būšu ielicis, atverot programmu kā tā ir bezmaksas programma, ko var izmantot. Jūs varat redzēt, jums visticamāk atvērsies kaut kas līdzīgs šim logam. Ja, jums piedāvās, kur jūs gribat saglabāt savu diagrammu. Rīks ir diagrammu veidošanai, bet ļoti labi piemērots instrukciju veidošanai. Kur jūs viņu gribat saglabāt, dažādas vietnes, Google Drive, OneDrive un kur tik vēl ne. Es saglabāšu savā datorā, tāpēc es izvēlos device. Izvēloties device, man piedāvā vai nu atvērt jau esošu, ja man datorā jau ir kāda diagramma izveidota, atvērt esošu vai izveidot jaunu diagrammu. Es izmantošu create new diagram, izveidot jaunu. Es šajā gadījumā ņemšu blank diagrammu, kas nozīmē pilnīgi tukša, bet te ir daudz dažādas sagatavis jau dažādiem risinājumiem, no kuriem var smelties gan idejas, gan tādu sākuma variants. Jūs redzat visdažādākais, sākot no dažādām elektroniskām schēmām, beidzot ar kompleksiem dažādiem risinājumiem un datoru angliski, kas saucās tie mockups datoru sistēmu uzmetumiem. Tā. Es ņemšu, kā es teicu, pilnīgi tukšu create. Man jautā pēc nosaukuma es iedošu to foto, man viņš sauksies Dravio mapīte, fotoaparāts un instrukcija viens man jau iepriekš bija.
redzat failu paplašinājums, Dravio XML fails. Par šo neuztraucieties, vienkārši saglabājiet viņu, kāds viņš ir, un viss kārtībā. Save, un atvērās jums šāda darba virsma. Atverās jums darba virsma, kur jūs varat strādāt. Kreisajā pusē ir dažādi instrumentu panels, ko jūs varat ieviedot. Var papildus figūras un formas pielikt klāt. Kaut ko nedaudz no šiem mēs šodien izmantosim. Labajā pusē ir dažādi parametri un dažādas lietas, ko var mainīt ievietotiem elementiem. Viena no lietām file un page setup, tas ir tā viena no lietām, ko varētu jūs gribēt pašā sākumā jau pamainīt. Varbūt jūs gribat portreta režīmā pārlikt lapu. Es atstāšu landscape režīmā, kas ir ainavas režīms, un es varu, ja gribētu, arī fonu pamainīt, bet es nemainīšu. Es spiežu apply, man saglabājās, tad ir ainavas režīmā A4 lapa. Šobrīd tas, ko es gribu izveidot, es gribēšu izveidot interaktīvu instrukciju, izdomātam, fotoaparāta instrukcijā, kas, ja es nekļūdos, ir mākslīgās inteliģences rīku ģenerētas attēls. Es ievelku iekšā fotoattēlu, es ievilku no sava datora, man datorā bija files ar fotoattēls, viņu vienkārši ievilku pārlūku programmā uz šīs darba virsmas. Man parādās divas iespējas, viena ir actual size, otrs piedāvā resize. Lielākoties ļoti iespējams, ka tu gribēsi izmantot actual size, kas nozīmē, ka attēla kvalitāte necietīs, bet ir viens izaicinājums šim rīkam pēc noklusējuma ir uzlikts ierobežojums līdz 1 megabaitam, ja es nekļūdos, kas ir patiesībā priekš attēliem ļoti maziņš faila izmērs. Kā rezultātā tu nevarēsi tur ievilkt kaut ko ļoti lielu. Kādā no nākošiem video, ja tas būs nepieciešams, es parādīšu, kā var apiet šo iestatījumu. Būtībā var uzlikt lielāku failu izmēru, bet mēs izmantosim otru iespēju, kas ir resize, kas nozīmē, ka Dravio rīks pats to attēlu, ko jūs velkat iekšā, viņš viņu saspiedīs. Kā rezultātā, jā, cietīs attēla kvalitāte, bet mūsu piemēra gadījumā būs pietiekoša. Citās situācijās, ja jūs varat jau iepriekš tos attēlus saglabāt tādā formātā, tādā kvalitātē, lai viņi ir mazāki par megabaitu, schematiskie attēli lielākoties tādi arī būs. Un pieņemsim tur JPEG formātā, kas neaizņems varbūt tik daudz. Manā gadījumā tie ir PNG faili ar caurspīdīgumu, un tad viņi aizņem mazliet vairāk. Labi. Par attēliem viss, es izvēlos resize, kur ir mans fotoaparāts, kuram mēs nosacīti tādu improvizētu instrukciju veidosim. Es viņu samazināšu mazliet, lai man viss ietilpst vienā lapā, vienkārši smukumam, kārtībai un visam pārējiem. Redzat, es viņu iecentrēju, tad parādās tāds krustiņš, kad tas fotoaparāts man ir lapas vidū. Nospiežot peles labo taustiņu uz attēla, man atverās papildus izvēle, kuras varu izvēlēties lock un unlock. Es izvēlos lock, es viņu noslēdzu, tāpēc, lai es viņu vairs nevarētu pakustināt. Redzat, es ar klikšķinu un šobrīd nekas nenotiek. Un šis man būs sākuma instrukcija. Ko es gribu izdarīt, tas gala variants ir tāds, ka es gribu iespēju noklikšķināt uz dažādiem šī fotoaparāta elementiem, lai man tālāk aizved uz apraksta zonu, kur tiek aprakstīts katrs no šiem elementiem, un izveidot tādu interaktīvu instrukciju, kas var klikšķināt uz katru no virsam. Bet šī man būs sākuma lapa. Tādēļ šeit apakšā, kur ir lapas, es viņu pārsaukšu un nosaukšu ļoti oriģināli sākums, un nosaukšu viņu par sākumu. Jā, latviešu valodā varbūt nav labi saukta kaut kādas sistēmās, bet šobrīd jau ierīces labi saprot. Labi, tālāk es izveidošu jaunu lapu. Jauno lapu pārsaukšu arī, es viņu pārsaukšu, lai man īsa P01, pirmā lapa. Ja, un tas, ko es gribēšu noklikšķinot šajā lapā uz kaut kurieni, lai mani sistēma aizved uz šejienes. Arī atzūmošos mazliet nost. Rekomendāju lapu, un ko es daru, es velku nākošo attēlu iekšā, kas man ir rindas kārtībā. Es viņu tūlīt ievelku iekšā. Atkal tieši tas pats tiek jautāts, es atkal resize zaudēju uz attēlu kvalitāti, bet redzat, kad ir plus mīnus ir ok, tā kā mēs varam arī atstāt šādu. Šajā gadījumā es to attēlu neizvilkšu pa visu lapu, es viņu atstāšu kaut kur. Es viņu varētu pat gribēt kaut kā šitā, ka apmēram
600x400 ļoti labi. Tāda attēla lapas šajā pusē. Šobrīd es esmu izdarījis tā, lai man atveras. Nē, es pat varētu, varbūt, ka vairāk pat es varētu izdarīt šitā. Šādi mēs varētu izdarīt. Man ir liels tas attēls, tā man būs instrukcija. Nākamā lieta, ko es gribēšu izdarīt, es gribu kaut kādu aprakstu par šo detaļu pievienot manajā improvizētā instrukcijā. Tādēļ šeit es izvēlos tekstu. Man tiek ievietots teksts. Šo teksta lauku apakšā es pārvietoju šeit. Jā, tā kā man nav apraksts un instrukcija ir izdomāta, es paņemšu tekstu no pasakām, jā, tad man būs pasakas teksts, es ielikšu tūlīt iekšā, iekopēju viņu iekšā un izstiepšu to kastīti, kur tas apraksts ir, izstiepšu viņu tās darba virsmas platumā apmēram un pavilkšu viņu vēl uz leju. Teksts šobrīd ir ļoti tādā mazs fonts, tāpēc es eju labajā pusē uz papildus iestatījumiem un iespējām. Šeit var stilu pamainīt, ja jūs redzat visādas lietas, to es gan atstāšu viņu baltu, un aizējot uz tekstu sadaļu, šeit es varu arī vēl visu kaut ko pamainīt, varat paeksperimentēt, kas jums ir nepieciešams, bet es pamainīšu uz 21, pieņemsim, 20, lai mums ir, 20 pikseli izmēra teksts. Un tekstu es uzlikšu, lai viņš augšpusē pret augšējo malu, lai viņš izkārtojās. Tas ir tik tālu. Tātad šis man ir vienas detaļas apraksts. Ejam atpakaļ uz šejieni. Es gribu izdarīt, lai noklikšķinot uz šīs detaļas, man atverās šī lapa ar šo aprakstu. Kā es to varu izdarīt? Es varu ievietot papildus figūras, formas iekšā. Es no standarta formām, bet var jebkuru formu izmantot, arī attēlu citu. Es paņemšu taisnstūri ar nopaļotām malām. Taisnstūrim ar šīm nopaļotajām malām es viņu pavelku lielāku, lai viņš man ir nosedz to manu formu. Eju papildus iestatījumos tekstu, es negribu tajā taisnstūri iekšā, es izvēlēšos style, un šeit es izņemšu ārā fill, kas ir aizpildīšana. Pamainīšu krāsu, uzlikšu uz to rozā un palielināšu to resnumu tai līnijai līdz, teiksim, 6 punktiem. Man izveidojās kaut kas tāds. Šāda figūra. Tas, ko es tālāk gribēšu izdarīt, es gribēšu, lai noklikšķinot uz šīs figūras, mani aizved uz šo lapu. To es varu izdarīt ļoti vienkārši. Es noklikšķinu šīs figūras. Šeit pie edit, ja es nekļūdos, jā, šeit ir edit link iespēja. Es noklikšķinu uz viņas. Es varu aizvest arī uz kādu ārēju avotu, uz kādu citu mājaslapu, bet es pārklikšķinu, pamainu uz šejieni, un šeit es varu izvēlēties P01, lai es tieku aizvest, noklikšķinot uz šīs figūras, lai es tieku aizvests uz to noteikto lapu. Tātad gala variantā noklikšķinot šeit, es tikšu aizvests uz šejieni. Nākamā lieta, es esmu nokļuvis šeit, es varētu gribēt nokļūt atpakaļ uz sākuma lapu. Un to ir labi izdarīt jau tagad sākumā, kamēr jums ir tikai viena lapa. Un es ievietošu tām nolūkam pogu, atkal izmantošu šo ovālo formu. Un paplašināšu. Man tā būs poga, kas sauksies uz sākumu. Teksts maziņš, atkal es to tekstu noteikti, ka gribu lielākiem burtiem. Atkal vismaz 20, es gribu viņu arī boldā. Un man izveidojās kaut kas šāds. Lai saglabātu, šeit ik pa laikam es nospiežu S vai Ctrl S vai Command S, atkarībā no tā, kādu datoru izmantojat, uz sākumu. Uz sākumu, un atkal tieši tās pašas darbības, style sadaļā, edit link, un reit man jau sākums ir izvēlēts. Un man viņš aizvedīs atpakaļ uz sākumu. Man izveidojās šāda veida instrukcija. Man ir vēl 5 šādi elementi,
ko es gribu ievietot iekšā, un tāpēc es uztaisīšu šobrīd duplikātu. Un uztaisot duplikātu, tas labais ir tas, ka man jau pogu uz sākumu man jau ir, viss jau man ir izvietots, kā viņam ir jābūt izvietotam, man bildi nav pareizā. Bildes izdzēšu ārā, bildes ievelku nākamo iekšā, atkal resize, atkal ieliksim viņu pareizā vietā. Ja, būtībā es atkārtoju visas tās darbības, kuras es darīju iepriekšējā reizē, kā man ir jaunā figūra. Neatceros, cik man viņa bija, pieņemsim, mūs šajā gadījumā 810. Teksts paņemsim, lai ir interesantāk, paņemsim citu, atkal no pasakām, citu apraksta daļu. Ja, viņš man viņu samazina, es eju atpakaļ uz tekstu, uzlieku, lai man ir 20. fonta izmērs, man ir nākamais apraksts, šo es atkal pārsaucu P02. Man ir nākošais, tas, kas man ir jāizdara, man atkal jāpaņem šis rāmīts. Šajā gadījumā es viņu kopēju, es viņu nokopēšu. Jā, dators prasa, vai es varu pārkopēt. Es nepaskatījos, kas tas, tas bija šis, tas ir mums, to es negribēju, tas mums ir šis elements, es mazliet samazinu šo te. Un ko es izdarīšu, es atkal eju stila sadaļā, man vajag pamainīt, man viss pārējais, man izskats, viss drīkst saglabāties, bet man links ir jāpamaina, jo man nevajag uz P2, man nevajag uz P1, man vajag uz P2. Un šeit ir nākošais. Un būtībā jūs tagad atkārtojat iepriekšējās darbības, ko jūs iepriekš darījāt. Šito es atkal dzēšu ārā. Nu, lūk, mums izveidojās šāds skats, instrukcija, mēs varētu pievienot vēl pārējiem elementiem, bet manā gadījumā tad šeit ir 5 elementi. Es pievienošu vēl vienu papildus elementu un paskatīsimies, vai mums meklētājs atrod kādu elementu, kas saucās YouTube, redz, ko mums ir, un es ievilkšu šādu te elementu iekšā šeit. Vienkārši, lai nodemonstrētu. Ja, pieliekam shift taustiņu un velkamais stūri, šajā gadījumā tad attēls palielināsies proporcionāli. Ja, tas notiek daudzās sistēmās. Pievienošu papildus arī tekstu šeit. Un teksts mums būs šajā gadījumā, mums atkal būs lielāks. Ja, 20 pikseli, ja jau mums viss ir 20, tad būs 20. Un ja bija vērtīgi, spiedz subscribe. Un tas, ko es izdarīšu, es atkal to tekstu pavilku platāku. Salieku šos divus kopā, iezīmēju abus divus, noklikšķināšu uz grupu. Un tagad paskatīsimies, jā, un visai grupai es arī varu uzlikt edit link. Un šajā gadījumā es gan darīšu kaut ko citu. Es aiziešu uz savu YouTube kanālu. Nepareizi noklikšķināju. Aiziešu uz YouTube kanālu, nokopēšu saiti uz savu YouTube kanālu. Un ielikšu šeit iekšā. Un uzlikšu Open in New Window, lai viņš atvērtu viņu jaunā logā. Un šo es izdarīšu tā. Tad šobrīd man šeit arī varēs noklikšķināt šajā. Es viņu nokopēšu un īstenībā
Es viņu ielikšu katrā lapā iekšā. Redzat, es viņu ielieku katrā lapā, viņš visur atradīsies vienā vietā, un jums būs iespēja noklikšķināt uz viņu. Tas ir mums šobrīd tik tālu. Izskatās interesanti. Tagad noteikti, ka tu gribi redzēt, kā tas viss darbojās kopā, ko ar to visu darīt. Drošības pēc es saglabājot, man saglabājās darba fails šim visam. Tas, ko es varētu gribēt izdarīt, ir dažādas vietas. File sadaļā ar šo visu es varu uztaisīt publish, un es sākumā pamēģināšu publish un izveidosīsim. Ja? Bet līdz tam es atgriezīšos pilnā rīka izmērā. Mēs pārslēgsimies uz vienu citu instrumentu, ko ļoti labi izmantot, un tas ir Google Sites. Tā ir vietne, kas ļauj bez maksas izveidot ļoti vienkāršas mājaslapas, kurām jūs varat regulēt savu piekļuvi. Jūs varat izveidot publisku mājaslapu, kurai varēs piekļūt tikai jūsu konkrētie Google kontakti, kuriem jūs ļausiet. Jūs varat izveidot arī publisku mājaslapu, ļoti tādām vienkāršām primitīvām vajadzībām, informatīvu lapu, pieņemsim pasākumiem, vai šajā gadījumā instrukciju veidošanai. Lai izveidotu šādu te, jūs iesiet uz sites.google.com. Ja jums ir Google konts, tad jums šādai ir piekļuve. Šeit apakšā ir plusiņš, klikšķināt uz plusiņu, jo jums atverās jauna mājaslapas tāds redaktors ar daudz visādiem elementiem. Šeit izeksperimentējiet, ja kādam būs interese nākotnē, mēs varam apskatīties šo vairāk. Šajā gadījumā mēs veidojam instrukciju, tādēļ es rādīšu tikai šīs atsevišķas sadaļas. Viena no lietām, ko mēs šobrīd uzreiz darīsim, tad šeit augšā noklikšķinot uz ad logo parādās daudz iestatījumi. Un es aiziešu uz navigāciju. Brand image. Acīm redzot, šeit, nevis uz attēlu. Es gribu pēc iespējas mazāk, lai man vietas aizņem. Tāpēc es atstāšu tikai title only un mācību instrukcija. Lūk, mums ir izveidota šāda lapa, kas būs mūsu instrukcijas vietne, mācību instrukcija, un šeit mēs gribēsim ievietot to mūsu jaunizveidoto instrukciju. To mēs izdarīsim ar embed šo palīdzību, ievietosim saiti. Lai šo saiti ievietot, es iešu uz Dravio, atpakaļ uz mūsu izveidoto instrukciju, iešu uz file, izvēlēšos publish, izvēlēšos link, atstāšu šeit zili, šeit es edit paņemšu nost, lai nevar labot zilo krāsu, lai jūs redzat, kā tas izskatās, un nospiedīšu create, un izveidojās šāda saite, kuru es nokopēšu. Viņš parāda, kad ir nokopēts, šo es varu vērciet, ejam atpakaļ uz instrukciju, lieku iekšā, parādās man saite, un es izvēlos insert. Lūk, šeit man jau uzreiz parādās, kā viņi izskatās. Tas, ko es gribēšu izdarīt tālāk, ir noklikšķināt uz publish. Tā kā man bija iepriekšējā versija jau pie publish, man tad ir arī, redz, ko parāda salīdzina abas versijas, es spiežu vēlreiz publish. Un lūk, man ir mana mājaslapa. Un tagad to, ko es gribu izdarīt, es noklikšķinu uz bultiņas, view published site. Un es atveru vaļā to publicēto lapu. Un jūs redzat, kā izskatās mana instrukcija. Man ir instrukcija, man ir rāmīši, uz kuriem es varu noklikšķināt, lai apskatītos. Klikšķinu uz šo. Man parādās viena detaļa, nākamā detaļa, atpakaļ uz sākumu, klikšķinu šito, atpakaļ uz sākumu. Ja es gribu atvērt Meistara Edmunda YouTube kanālu, es varu atvērt viņu šeit. Man būtībā tāds instrukcijas fails. Vēl viena lieta, ko jūs varētu gribēt ar šo visu izdarīt tā, lai šie rāmīši varbūt nemaz nav redzami. Un tā nolūka pēc es viņus tagad visus iezīmiešu, un jūs redzēsiet, ko es ar to domāju. Lai viņi parādās tikai tad, kad jūs uzvadat pelīti uz viņiem virsū. Es viņus visus iezīmēju, un šeit pie line es izķeksēju ārā, un man viņi paliek neredzami. Labot pēc tam grūtāk, ja jums ir jāsameklē viņi, kur viņi ir. Atkal spiežu save, priekš sevis, lai saglabātu šo versiju.
Un es esmu izdarījis to, ka man rāmīši nav redzami, es aizēju uz instrukciju un es uztaisu vienkārši refresh. Ja man viss ir saglabāts, ja es esmu nospiedis tur publish, tad reku man viņa pazūd. Un tagad uzvedot uz detaļām virsū, parādās rāmītes tās, kuras es piedāvāju apskatīt. Ja, un vispārējais darbojas tieši tāpat. Es klikšķinu virsū, man atverās vaļā uz sākumu, klikšķinu virsū, uz sākumu, klikšķinu virsū, uz sākumu, klikšķinu šādi, uz sākumu un uz sākumu. Un, ja gribu apskatīties kanālu, tad man ir kanāls. Nu, lūk, tas ir tas, ko mēs šeit varam izveidot. Mēs varam pievienot vēl dažādus elementus pašā mājaslapā šeit klāt, dažādas bildes, dažādas lietas, izveidot izvēli ar dažādu instrukciju tādu komplektu, kad šī ir viena instrukcija, tur fotoaparāts, mēs varam pievienot vēl instrukcijas izvēlnē klāt, bet tas jau būs varbūt cita video ietvaros, kad mēs to varētu izdarīt. Un jā, būtībā jūs veidojat jau profesionāli skatu instrukcijas, interaktīvas ar aprakstiem, ar dažādām lietām, kas jāņem vērā, ka šeit jūs varat noklikšķināt un jūs varat pievienot arī video. Jūs ierakstat YouTube video un ievietojat video iekšā, varbūt pie apraksta laukā šeit kaut kur, varbūt jūs ieliekat attēlus kaut kādas, nu visdažādākās lietas. Šis atver plašas iespējas improvizācijai un iespējām. Nu, lūk, ņemiet pār labu. Cerams, ka man izdosies visu to smuki samontēt kopā ar visām manām neizdošanām un visām lietām, ko es te cīnījos. Ja rodās vajadzība pēc kaut kādas vēl paskaidrojuma, pēc kādām lietām, raksti komentāros, kādu nākošo instrukciju, kādu nākošo palīgu rīku tu varētu gribēt. Un meistars Edmunds uzrakstīs, ierakstīs priekš tevis to un noteikti, ka būs noderīgi vēl kādam. Čau!